Esiet sveicināti vēlreiz, cienījamie skatītāji, 100. panta preses klubs, otrā daļa saskaņas centra vadītāji un žurnālisti šeit studijā. Turpinot izvērtēt to situāciju, kādēļ ir tā, kā ir. Kliedēt mītus, varbūt atrast vienotru jaunu patiesību. Tas nebija mīts, tas bija, manuprāt, savu priekšnieku tā kā ziņojums vai interviju panorāmā par to, ka viena no politiskajām partijām, kur iekļūst Saeimā, ir tā kā saņēmusi naudiņas no Krievijas. Daudz nesot, bet saņēmusi esot. Tālākais esot knabu pārraudzībā. Es ļoti atvainojos, bet radās iespējas, ka tas varētu būt arī saskaņas centrs. Tas jautājums ir, vai pie jums šai jautājumi ir griežušies knabu izmeklētāji, jeb ne? Pie manis neviens. Būtu dīvainējums nerastos, jo panorāmā šižetu ilustrē ar manu fotografiju. Man arī radās. Iekšlietu ministrs Kozlovskis nesen apstiprināja, ka tā partija, kas ir saņēmusi to finansējumu no Krievijas, ir saskaņas centrs. Kura vieta viņš ir apstiprinājis? Viņš ir teicis, ka viņš ir referendumu atbalstīja par Krievijas finansējumu. Ne, tieši partija, es tiešām arī, ja tā ir bijis, es to neesmu redzējis. Vienreiz muldēt Ozoliņu kungs. Es atvainojos, nu bija skaidri pašreiz, ka referendumu atbalstīja par Krievijas līdzekļiem. Tas bija citāts, jā. Tagad cilvēks tas, ka saskaņas centrs saņemies naudu un minu ministru. Kādā veidā referendumu atbalstīja par Krievijas līdzekļiem jums ir zināms? Kā es to varu zināt? Es taču dzīvoju reālajā dzīvē, nevis sapņos, kā jūs. Bez jums referendums nebūtu noticis, Ušakov kungs. Kā jūs to nezināt? Mans paraksts nemaksā nevienu santīmu. Nevienu. Kolēģi, bet knaps tad ir bijis vai nav? Pie Ušakova kunga tad nav. Skatieties. Bija šis te Reņika kunga parakstītais drošības policijas sagatavotais materiāls par apdraudējumiem valsts drošībai. Tur kontekstā nenorādot kādus noziegumus, bet apmēram tā saistībā ar referendumu bija arī tādi uzvārdi, un tur tika nosaukts Nils, es un citi. Tu nebija norāde, jāsaka godīgi, no Reņika kunga darbinieku puses, ka mēs esam kaut ko pārkāpši, bet ka šis referendums ir drošība, Latvijas drošība tur traucējoši, un ka iesaistītas personas ir tādas un tādas. Konteksts bija nepārprotam, ka mēs esam tur ar to saistīti. Mēs uzrakstījām viņam, Kozlovska kungam, kas ir Reņika kunga priekšnieks, precizējošs jautājums, un viņš vakar bija Saeimā, un viņš atbildēja, ka jā, tik tiešām ir fiksēts, ka Ušakovs ir parakstījies. Publiski? Publiski parakstījis. Ļoti publiski televīzijā, piedodiet, no Saeimas tribīnes, 17. Bet vienlaicīgi viņš paziņoja, ka nav ne faktu, ne pierādījumu, ka saskaņas centrs, kā partija, būtu noziedzīgi saņemt naudu no Kremļa. Nav rīkojies. Redziet, tas ir noziegums. Es nezinu, kā jūs to vērtētu. Ja es saņemtu vai no Amerikas, piemēram, savu publikāciju radīšanai, vai, piemēram, no Krievijas, vai ne politiskās darbības veikšana. Mēs ar jums katrs savai darbībai ņemtu. Tas ir noziegums priekš politiķi. Žurnālistiem to var. Nē, žurnālisti, mēs nopelnām savu naudu, Urbanovičs kungs. Bet varbūt, vai ar šo finansējumu nav saistīts tas, ko jūs pats pieminējat, ka jums ir liekta pieeja valsts noslēpumu, jūs nevarat strādāt Saeimas komisijās atsevišķās. Vai tas ir saistīts ar iespējamo finansējumu? Neticēsiet, bet es mēģināju izdibināt, kas ir tie par iemesliem. Es to neesmu, man tas nav veicies. No to jau nesaka nekad. Jūs varat, teiksim, minēt. Man šķiet tāpat kā jums, ka tas ir politisks pasūtījums, un tā ir izrēķināšana. Proti, Satversmes aizsardzības birojam kāds ir pasūtījis? Kas ir pasūtījis? Es domāju, ka tas, ka man tika noraidīta šī pielaide, es to uzzināju no televīzijas, no SAP TV, nekā personīgi. Un tas ir noziegums, amatpersonu noziegums. Bet kurš pasūtīja? Kur amatpersonu? Premjerministrs pateica Satversmes aizsardzības birojam, jūsuprāt, ka jums jāatņem pielaide? Nē, es nezinu, kā to var izdarīt. Piedodiet, tā kā iemeslu. Ne faktu, nekā, ne tiešu, ne netiešu nav, neeksistē. Tad es dibinātu domāju, ka tā ir provokācija pret mani un mūsu politisko spēku. Kolēģiem. Par šo pašu tēmu vēl jautājums, varbūt šo iespēju arī palīdzēja radīt šīs Kompromata LV publiskotā jūsu Ušakova kungas e-pasta sarakste vai it kā esošā e-pasta sarakste ar Krievijas vēstniecību par finansējumu
pašvaldības saimas vēlēšanām iepriekš. Jūs lasījāt to kompromisu. Es saprotu, jūs arī vērsāties valsts policijā par šo noplūdes lietu, vai tur ir kaut kāda rezultāta? Un paralēli bija arī šī Leonīda Jēkabsona sagriešanas lieta, kur arī jūsu vārds tika minēts. Un, nezinu, varbūt jūs to uzskatāt par veiksmīgu tvītu, man ir alibi vai neveiksmīgi. 9 miljoni izterē Saskaņas centrs vēlēšanām 6. gadā. Nu, piemēram, tas bija rakstīts Kompromata LV. Jūs visi cilvēki, kas strādājat mēdījos, jūs apmēram zināt, cik pelna reklāmas nodaļas jūsu mēdījos. Jūs varat saprast, kas ir 9 miljoni Latvijā. Ja mums būtu uz 9 miljoni 6. gada, mēs nopirktu avīzes dienu kopā ar visu Ozoliņu, LNT, TV3 un vispār. Un Ozoliņš tagad slavētu Urbanoviču. Ja mums būtu 9 miljoni, pa 9 miljoni slavētu gan. Kolēģi, lai tur cits arī pie vārds, citādi jums tā krusteniski sanāks visu laiku. Tas ir mūsu 9 miljoni, ko viņi tur min. Es gribu aizstāvēt Ozoliņu, neticu. Nekad. Mani, Ozoliņš, nē. Nu, labi, neslēdz. Labi, lai būtu tā, kā būtu. Pa 9 miljoniem, ne? Nu, es saku vēlreiz. Jums ir kaut kāda saistība ar realitāti. Vajag tikai kolēģi, ejam tālāk, viena lieta. Tā lieta viņa ir kaut kur novesta, vai jums ir kaut kāds ziņas par rezultātu? Cik es saprotu, policija izmeklē visas lietas, kas ir saistītas ar šo. Piemēram, mana gadījuma tas ir saistīts ar pirmām kārtām ar pastu uzlaušanu. Viņam notiek izmeklēšana, kā es to varu ietekmēt. Es gribētu ārkārtīgi iet tālāk, bet ir vēl viena lieta, un mums pie kaut kādiem Rīgas domas skaitļiem jāpieiet, ir sarakstīti, bet tas viens ir deputāts Elksniņš un viņa attiecības ar Knapu. Es skatos jūsu mājaslapā, un viņš tur blogā rakstā. Spriežot pēc sarunās dzirdētā, baigi labais informācijas avots arī spriežot pēc sarunās dzirdētā, bet lai nu būtu. Informācijas noplūde Knabā iespējams ir viena ziediņa, salīdzinājuma ar citiem pārkāpumiem, kas tiek pieļauti. Korupcija, izspiešana, tiesnešu noklausīšanās, materiāla falsifikācija, tā ir tikai daļa. Ja jūs kolēģis tā raksta, tad šķiet, viņš slēpj noziegumu, tad viņam jāraksta vēstuli attiecīgām instancēm, kas Knabā notiek. Citādi iznāk tāda savstarpēja sarakstīšanās mājas lapā, ka tur viss ir slikti un korumpēti. Kādēļ tad tas netiek celts un kāds pie lielā zvana? Es uzdevu viņam šos jautājumus, kurus jūs tagad formulējat, un viņš man neatbildēja ar vārdiem, ka viņam nav tiesību paust slepenu informāciju personai, kurai nav pielaides. Jā, un es mēģināju to noskaidrot, un man neizdevās. Un otrs, redziet, ja jūs vēl kādu deputātu piesauktu, kurš ir ko rakstījis vai teicis, es atkārtošu, mēs neesam kazarmu tipa vai viena īpašnieka vai kādu pāris īpašnieku partija vai frakcija. Mums ir absolūti normāla kārtība, ka deputāti, pat deputāti savā starpā strīdās mediju telpā. Viņam ir tiesības uz viedokli, viņš nāk no šīs sfēras, es pieļauju, ka viņš nav traks, ticiet man, un ja viņš tā saka, acīm redzot, viņiem kā dibināt, bet parunāt par to šeit, Jūs varat viņu uzaicināt. Viņš ar lielu prieku atnāks un visu izstāstīs. Atnāks tad jā, bet tā nav oficiāla vēstule iestādēm, lai kaut ko risinātu. Varētu uzreiz, kamēr mēs te visi esam, varētu precizēt, vēl vienu jautājumu. Nesen runāja Krievijas opozīcijas vairākiem pārstāvjiem un dzirdēja arī tādu versiju, ka jūsu lēmums parakstīties par referendumu, protams, nebija jūsu brīvprātīgs lēmums. Protams, tad es varu ka konkrēti jums piezvanīja pirmā Baltijas kanāla vadītājs Oļegs Solodovs un pateica, ka jāparaksta, jo tāds lēmums, citādi mums referendums nebūs. Tā bija vai nebija? Nē, Solodovs nezvanīja, zvanīja Putins. Pats personīgi. Ušakovs, jūs tomēr esat partijas vadītājs. Ko viņš man jautā? Ko es varu uz to atbildēt? Viņš ziba kaut kā sapņos. Viņš ziba sapņos. Pasakiet, ka tā nav tiesa. Labi, pateikšu jums tā nav tiesa. Uzlinkums. Sakiet vienu citu lietu. 9. maijā, kad šis te pilsonības nulles variants tika tā kā ģenerēts ap uzvaras pieminekli un tam līdzīgi. Tur it kā organizējās šie notāru, teiksim, vietas, kur viņi varētu sēdēt un pieņemt šos parakstus. Daži no tiem aktīvistiem, Andris Tolmačovs konkrēti, saka tā, ka Rīgas doma tā kā maigi uzspiedusi uz bremzēm un nav ļāvusi tiem notāriem tur viesnīcās strādāt un līdz ar to tā kā nostājusies pret šo pilsonības nulles deklarācijas ieviešanu un tās organizatoriem. Vai Tolmačovam tā likās, vai jūs tiešām... Pareizi, atkal piezvanīja Putins, jā, un mēs pēc tam uz viesnīcām piezvanījām. Jūs gribat nopietnas atbildes uz tādiem jautājumiem? Nē, es tiešām vaicāju, vai jums... Kā jūs to domājat? Tas nav patiesība. Tā nav patiesība.
Labi, paldies. Man interesē tas pēdējās dienās izskanējušais Rīgas domas projekts par potenciālo bezmaksas sabiedrisko transportu Rīgā, ko jūs pētāt tā kā Tallinas pieredzi. Cik tas reāli, vai tas tur tā kā pirms vēlēšanām arī jau varētu tikt ieviests un tās aplēses, cik tas varētu maksāt un vai Rīgas doma to atļauties? Tā pamatīgi, kad tu pareizāk pateikt, visam pilsētām šajā reģionā, Skandināviem, Baltiem, sabojot dzīvi. Jo tagad viss skatās uz Tallinu un mēģina saprast, vai ir iespējams arī pie mums tādu sistēmu ievest. Piemēram, es biju nākamajā diena pēc Helsinka mēra vizītes pie Savisaara, kas jautāja tieši to pašu. Protams, ka rinda, visi tagad ir sajūsma. Pēc mūsu aprēķiniem uz dotu brīdi bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā, tas ir 35–50 miljoni lati. Gada griezuma. Tas nozīmē, ka tas mums uz dotu brīdi tas pilnīgi nav pacelāms projekts. 35 miljoni mums nav. Tuvākajos gados arī neparādīsies. Mēs pētīsim Tallinas pieredzi vai, piemēram, ir iespējama ekonomijā kaut saistītais nozares, mazāki izdevumi ceļu remontiem. Jo, piemēram, 2 gadu griezumi ir redzēts, ka krietni samazinās automašīnu skaits centru. Kas stipri ir iespējams. Varbūt otrādi parādīsies citas izmaksas. Jo, piemēram, ideja, ja tu ieviestīs bezmaksas sabiedrisku transportu visiem, un tev vairs nevajadzēs etalons, tas nestrādā. Piemēram, Tallinā tagad tieši pirms viņi ieviesīs to sistēmu, viņi ieviesīs arī etalonus. Ja? Tāpēc, ka viņi dod bezmaksas sabiedrisku transportu tikai Tallinas iedzīvotājiem. Turistiem un citas pilsētas iedzīvotājiem ir jāmaksā. Jā, tieši tā. Tas arī bija. Lai es to uzzinātu, man vajadzēja aizbraukt un vienkārši aprunāties ar Savisāru. Respektīvi, tā tad līdz vēlēšanām bez zemtekstiem nekāda vispārēja pa brīvu braukšanu iespējama nav, izņemot šīs skolnieku kategorijas. Ja? Skolnieku kategorijas saņems tu jau obligāti, jo par to bija nobalsots Dūmas sēdes laika, bet es domāju, ka teoretiski jau 17 gadu vēlēšana. 17 gadu vēlēšana, bet arī. Mēs redzēsim, vai tas maksā mums 35 miljonus lats, vai tomēr ir ekonomika saistīta ar citām nozarēm. Tas prasīs mums gadu vienkārši pētīt, pateicoties tam, ka Tallina to ieviesīs, pētīsim Tallinas pieredzi. Ja mēs redzēsim, ka tas ir lētāk un mums tāda nauda kādreiz parādīsies, tad arī vērtēsim. Mums jau šobrīd ir, pieņemsim, nepabeigtais Dienvidu tilts, kuram ir viena kārta, kas ir uzprojektēta, bet nav līdz galam uzcelta. Tur ir runā, ka vēl tālāk būs, tad ir ziemeļu šķērsojums. Kā jūs šos jautājumus risināsiet? Ziemeļu šķērsojums tas ir jautājums no ļoti tālās nākotnes. Minimālas cenas šim projektam ir tik lielas, kas nozīmē, ka mēs varētu būvēt tikai sadarbību ar privātiem investoriem, tikai tajā gadījumā mēs dabūsim vai privāti vai Eiropas līdzfinansējumu. Rīga nekad mūžā šo projektu pa savu naudu neiztenos. Tas ir viens. Ja mēs runājam par Dienvidu tiltu 3. kārtu, es jums pateikšu atklāti. Mums galvenā prioritāte bija par šiem 3 gadiem. Sociāla joma, mājokli, skolu un bērndārza remontu, un mums 3. karta nebija galvenā prioritāte. Jā, es tādu nekaunos. Tas ir liels objekts pa divām tam kartam, kas bija uzbūvēts un tagad pabeigts veca līguma ietvaros. Un tas vecais līgums bija sadarbinājis tieši tajos laikos, kad akcionārs un pulks bija pievērsts. Viņi balsoja par to, lai tas tagad mums maksās 38 miljonu gada. Tas ir viņa mantojums. Tagad mēs dabūsim to finansējumu, kredītu, tas pareizāk nosaukt no valsts kases. Bet viņš būs. Dos. Nosacījums esat izpildījis, Rīgas doma ir izpildījis, lai viņi dotu, jo viņi teica... Ņemot vērā, ka valsts kases likmes ir tik zemes, ka mēs, protams, mēs iesim pretī un izpildīsim tos nosacījumus, bet mums nav ar to arī problēma. Tas ir tehnisks darbs. Bet tad vēl par to 4. kārtu, tad viņi arī taisīsiet, ja pabeigsiet tikai to, kas ir iesākts. Mēs pabeigsim par tiem 3. kārtu. Mums bija jauns konkurss, mums tagad ir citi būvnieki. Mēs pabeigsim 3. kārtu un pēc tam pētīsim. Mums, ja mēs runājam par infrastruktūru, par ceļiem, 3 galvenie tagad 3 prioritātes. Tas neskaitot 3. kārtu. Tas ir Parvāts Sarkandaugam, tur, kur ir dzelzceļš. Tas ir ļoti saistīts gan ar ostu, gan ar, visiem cilvēkiem, kas brauc tajā virzienā, jo tur nemetīgi korti. Un tagad pēc krīzes atjaunojas kravu viss plūsmas un vienkārši stāv cilvēku rindas. Tas ir viens. Otrais pabeigt Austrummaģistrāles pēdējo daļu, tas ir pie Ierķielas. Tas ir 2. Katrs no tiem objektiem ir pa 20 miljoniem latiem. Tā ļoti rūpīgi runāt. Tas jau ir 40. 3. mums vajag savienot normāli Imantu ar Zolotūdu ar Parvādu Animušu bulvāri. Tas ir 3 15 miljoniem.
Plus es atvainojos, kas nav no vienas puses tā sapīgākā vieta pilsētā, bet visa infrastruktūra, kas saistīta ar ceļiem ap Nacionālo bibliotēku. Jo Nacionālā bibliotēka 15. gada ir plānots, ka tas būs prezidentūras galvenā vieta, un tas nozīmē, ka tur arī vajadzēs visu sakārtot. Jau pietiek. Nauda būs tam visam? Es esmu nosaucis jums tā, kaut pēc prioritātes. Man par to naudu ir, es iejaukšos vienkārši uz skaitu. Man neiet kopā kaut kā gali, un Putins tur nav pie vainas. 17. aprīlī jums ir budžeta grozījumi. Bija Rīgas domē. Izdevums palielinājumi par 28,9 miljoniem latu. Pieaugot budžeta deficītam par 12,8%. Procenti garlaicīgi, jeb sasniedza deficīts 56 miljonus latu. Jūs sakāt mājaslapā, 2013. gadu Rīga sagaidīs ar plus 31,5 miljoniem. Kur jūs šito starpību dabūsiet? Nē, skaidrošu vēlreiz. Viena lieta. Ir divas lietas. Tekušais deficīts un rezerves uz gada beigām. Tas nozīmē, cik jūs terējat gada laika, plus jums ir rezerves gada sākumā, mums ir rezerves gada beigām. Plus jums ieņemumi var būt lielāki nekā ir prognozēts. Piemēram, jūs plānojat, ka jums gada ienākumi būs 100 lati, bet sanās tā, ka jums ir 120. Un viņš pa punktiem. 10. gads. Pabeigts ar proficītu. Mums bija visu laiku deficīts pa gadu. Mums ir tāda sistēma. Mēs liekam budžeta ieņemumus vadoties tikai un vienīgi no Finanšu ministrijas prognozām. Finanšu ministrija pasaka, ka jūs nopelnīsiet ar savu iedzīvotāju ienākumu nodokli 100 latus, līdz ar to mēs nevaram ielikt 101. Bet mēs liekam 92 vienmēr vai 95 latus. Tas bija 10. gads. 11. gads bija, mums bija vasarā. 12. Es tūlīt arī, ja es atļausiet, aiziešu līdz 12. gadam. 11. gadā mums budžeta deficīts vasara bija 56 miljoni lati, gads bija pabeigts ar deficītu 300 000. Šogad, 1. janvāri, Rīgas domes rezerve, un tā ir tīrais atlikums, kad noslēgts viss deficīts, viss pilnīgi noslēgts, bija 79 miljoni lati. Kas tas par deficītu? Tie ir kaut kādi divas metodikas kaut kā? Tas nav divas metodikas. Jūs vienkārši jaucat vienu lietu. Tekostieši deficīts un rezervu uz gada beigām. Un tas nozīmē, ka tagad pēc visam pesimistiskākam prognozam 13. gads, kad mēs atvainojamies 12. gads vai 13. gada 1. janvārs, mēs sākam, mums būs vismaz 35 miljonu tā reāla nauda, kas stāvēs mums konta. Ja tas arī tā ir, tad to kaut kādā sakarīgā veidā vajag pateikt, lai nerastos. Es to arī stastu, jo jūs es atrodu vienā rakstā jūsu teikto par plus 31, un šeit es atrodu Tiknus skundas teikto par deficītu. Ko es varu domāt? Ušakova kungs pats savā reklāmas biļetenā atzīst, ka budžeta deficīts ir 56 miljoni. Es to arī neslēpu. Bet man ir viens jautājums par tuvāks nākotnes jautājums, iespējams politiski svarīgāks vēl nekā pat budžeta deficīts. Kolāta kungs pieminēja parakstu vākšanu pa pilsonību. Jūs atbalstīsiet referendumu, iespējamo referendumu par automātisku pilsonības piešķiršanu visiem nepilsoņiem? Mums vienmēr bija pozīcija, ka situācija, kas izveidojas Latvijā ar pilsonības likumu pieņemšanu un ar to, ka mums ar nepilsoņi ir absolūti netaisnīga. Ir absolūti netaisnīgi tas fakts, ka nepilsoņi nevar arī piedalīties pašvaldības vēlēšanas, piemēram, ka tas notiek Igaunijā, un neviens tur nav pievienots vēl joprojām Krievijā un visi dzīvo mierīgi un satīcīgi. Bet mēs uzskatām, ka šīs problēmas ir risināmas Saeimas ietvaros. Bet Turbanovičs kungs ir par to izteicies. Viņš gan teiks, ka droši vien tā nav teicis, bet jūs jau teicāt, ka, ja notiks pilsonības referendums, tad tieši tāpat kā valodas referendums nebija pa valodu, tā pilsonības referendums nebūs pa pilsonību. Tad jūs tomēr sliecaties tā, kā arī piedalīties šajā referendumā un teikt, ka tas nav pa pilsonību. Arī tagad jūs runājat nepatiesību. Pie tā, ko teica Nils, kam es piekrītu, un tā ir arī mana pozīcija, un tas ir visas saskaņas frakcijas un saskaņas apvienības un dalību partiju viedoklis, ka šis jautājums ir risināms izdebatējot un panākot labāko risinājumu parlamentā, nevis referendumu metodē. Bet atkārtoši, mēs uzskatām parlamentu daudzu sasaukumu nespēja šo jautājumu risināt. Ir tas, kas izprovocēs šīs daudzās aktivitātes, tā skaitā arī pilsonības likuma sakarā. Tātad jūs neatbalstīsiet šo referendumu? Es taču saprotu, ko jūs darat tagad. Jūs domājat, ka es nestrādāju žurnālā ir un nesaprotu, ko jūs darat. Nepagaidiet. Vēlreiz. Jūs pamēģiniet pieņemt tādu atbildi, kādus jautājumus jūs uzdodat.
Bet man liekas, ka šis jautājums gan bija Gaužām vienkārši. Ja es jums tagad teikšu nē, tad uzreiz tiks provocēts stāstīt, ka mēs esam pret tiem cilvēkiem, kas tagad cīnās par pilsonību, būdami nepilsoņi, vai pilsoņi, kas to vāc. Ja mēs teiksim jā, tad mēs atkal būsim tie. Tie ir atbildi gaužām vienkārši. Tas ir Saimas uzdevums, bet ar sapratni izturamies mēs pret tiem cilvēkiem, kas grib risināt to referenduma ceļā. Saprotiet? Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es negribu būt par politiķu, jo pat tiešām ir brīži, ka es nedrīkst atbildēt ne jā, ne nē, muļķīgi. Nu, pagaidiet, Putins vēl nav piezvanījis. Nevar jau atbildēt. Okay, beidz, tas tā. Man ir konceptuāls jautājums par attieksmi pret referendumiem, jo Saeimā Vienotība arī inicēja mainīt to referendumu tās pirmās kārtas parakstu vākšanas kārtību, ka 10,000 parakstītāju vietā jāsavāc 10%, un Saskaņas centrs tam iebilda. Labi, tur varam runāt par to, cik varbūt tas pieejami, demokrātiski un tā tālāk. Tāpat laikā nav noslēpums arī, ka īpaši pēdējā laikā tie referendumi tiek izmantots kā tāds politiskās aģitācijas, politiskās cīņas līdzeklis. Tas bija viens referendums, es atvainojos. Viens bija, ko Zatlers inicēja, tu nevari ierobežot tas tiesības, tāpēc, ka tā prezidentam tas tomēr ir jau darīt, un otrais referendums bija atvainojos par... Jā, pirms tam vēl bijuši dažādi pensiju, drošības līdzekļi un tā tālāk. Cik jūs esat noskaņot izmantot šo referendumu kā instrumentu, un arī paralēli notiek diskusijas par to, vai vispār jānosaka tēmas, par kurām tur var referendēt, par kurām nē? Kā jūs raugāties? Vai mēs varam likt uz referendumu gandrīz jebkuru jautājumu bezgalīgi referendēt? Te ir jautājums ļoti dziļš, un viņš skar valsts iekārtas pamatus, proti, kas ir suverēns, kam ir vara. Ja tautai tiek de facto liekta tieša ietekme uz varu, ja tā viņu neapmierina. Ne tikai atlaižot Saimu un rīkojot kārtējās vai ārkārtējās vēlēšanas ik pa gadam, bet gan arī uz kādu konkrētu problēmu caur likumu, tad tautai tiks ņemta nost suverēna tiesība, un kāds gudrs vai ļoti gudrs, vai pareizāk sakot, juridiskā marazumā slīkstošs politiķis gribēs piesavināt sev. Tā ir ļoti bīstama tendence. Un stāsti, ka, lūk, Krievi ir iemanījušies izmantot Saskaņas centrs, iemanījies rīkot referendumus, tā nav tiesa. Jo visi, kas to... Jūs vien daudz, bet kāda konceptuālā nostāja vai kaut ko tur ierobežo? Referendumu Latvijā ir reta parādība. Ļoti reta. Par konceptuālām atbildēm. Ja mēs runājam par referendumiem, ir jābūt konceptuāli pieeja. Patreiz šīs lēmums tiek virzīts tik un vienīgi tāpēc, ka Vienotība negrib, lai Saskaņas centrs, piemēram, kādreiz rīkot referendumu šīs Saeimas sasaukuma laika. Tā ir ļoti skaidra atbilde, jā. Tas ir ļoti skaidra atbilde, un nevar pieņemt tik svarīgas lēmumus par demokrātijas pamatiem tikai tāpēc, ka Vienotība nepatīk Saskaņas centrs. Kolēģi, laiks ritmā. Es tomēr gribētu atgriezties pie tā paša. Pie viena jautājuma attiecībā jūs minējāt, ka Eiropas struktūra fondu naudas nebija šiem pašiem infrastruktūras projektiem virknē. Par to pašu Dienvidu tiltu atgriežoties kādreiz vēl vecos laikos. Mums bija tas strīds, nedabojam. Tieši tā. Vai jums ir cerība, ka ņemot vērā, ka jūs tomēr esat opozīcijas partija un te visu laiku iezīmējas, jums nepatīk Vienotība, Vienotība nepatīkat jūs, vai jums ir cerība arī, ka jūs šos Eiropas struktūra fondus kādiem citiem infrastruktūras projektiem varētu piesaistīt, perspektīvā? Šie 4 projekti mēs runājam Pārvads Arkandaugu, Austrum maģistrāli, Pārvads Imanti, Zolītūdu un visa infrastruktūra pa Nacionālo bibliotēku, un tur ir jābūt Eiropas finansēm. Jo visi šie 4 projekti, tas nav rīdzinieku kaut kāds prieks. Tas ir valsts mērogā lietas. Bet jums šobrīd ir skaidrība, ka jūs dabūsiet uz šiem projektiem naudu, ja tas ir vienkārši jūsu cerība, ka jūs tiksiet pie šīs naudas? Ja ir, godīga pārvalde, mums ir jāsaņem tas finansējums, ka jebkura cita pašvaldība, kas realizē valstiski svarīgus projektus. Mēs nevaram izslēgt to, ka kāda brīdi var ieslēgties kaut kāds politisks regulējums. Bet ja jūs nesaņemsiet, jūs varēsiet šos projektus īstenot? Esmu nosaucis tos projektus tieši kaut parādas naudu, dārām Arkandaugu, parādas vēl Austrum maģistrāli. Attiecīgi, ja mēs nesaņemam Eiropas līdzfinansējumu, tas nozīmē, ka mēs varam mazāk realizēt nevis 4 projektus, bet 2. Mūsu laiks pamazām aiziet. Īstenībā jautājums, es lūgtu tiešām tā īsi par nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Vai jums ir plāns vai vadlīnijas, kā jūs varētu piesaistīt latviešu elektorātu un latviešu politiķus pašvaldību vēlēšanām? Par Saskaņas centru. Vai mēs iesim kopā, vai mēs iesim kopā ar partneriem, vai iesim atsevišķi. Balsos rīdzinieki. Balsos latviešu, balsos krievi un balsos arī pa citam partijām. Bet ir kaut kas tāds, ar ko jūs mēģinātu vēl vairāk piesaistīt, vispār piesaistīt latviešu elektorātu un latviešu politiķus?
Mums strādā Latviešu politiķis apvienības saskaņas centrs, par mums balso latviešu, un es esmu pārliecināts latviešu un krievi. Es nedarīšu neko speciāli, lai par mani balsot latviešu, vai speciāli, lai par mani balsot krievi. Mēs strādāsim tā, ka mēs esam strādājuši visus tos 3 gadus, nostrādāsim vēl 1 gadu, un rezultātu redzēsim 2. jūnijā. Redziet, mums ir tāda ne pašu gribētu privilēģija nodarboties ar pašvaldību vēlēšanām jau kopš pēdējām ārkārtas vēlēšanām, ko mēs arī darām. Un mums būs labi piedāvājumi ļoti daudz vietu, ne tikai Rīgā. Mums būs arī politiskie partneri, ne tikai Rīgā, bet arī citur. Un mums būs piedāvājums tajā brīdī, kad Latvijā ne tikai tauta, bet arī žurnālisti gribēs dzirdēt mūsu piedāvājumu, kā apsaimniekot risināt Latvijas problēmas. Tajā brīdī, kad cilvēki sapratīs, ka labā Dombrovska varēšana, mācīšana ne tikai risina, ko es nenoliedzu, bet arī rada problēmas, mēs būsim gatavi piedāvāt alternatīvu. Gribētu dzirdēt, es nezinu, vai tam ir laiks. Laikam tad nav, piemēram, jūsu piedāvājumu Latgalei. Latgalē ir daudz saskaņas kontrolētas teritorijas. Tad drīzāk jau vidsamēji. Nē, Latgalē Urbanovičs kungs pats arī no Latgales, un tur ir tiešām daudz arī mēri viņiem. Kā jūs redzat šo teritorijas attīstību? Latgales problēmas tādas pašas kā Latvijas problēmas, plus Latgales ļaudis ir bieži vien sodīti no visām iepriekšējām valdībām par viņu nepareizu politisko izvēli. Viņi ir uzticīgi nepareizajiem politiskiem spēkiem, un tāpēc viņi ir sodīti bieži vien ar investīciju virzīšanu daudz. Nevis tāpēc, ka tur nav tā ir parasta politiska pieteikumu. korupcija, kas ir bijusi visus šos 20 gadus, kad savām pašvaldībām, saviem projektiem visas iepriekšējās valdošās partijas ir novirzījušas līdzekļus. Dziļi simboliski, ka Latgala arī tagad ir mūsu. Latgala arī tagad ir mūsu saruna. Visai Latvijai mainās. Bet es dzirdēju ļoti labi, nobeidzot to, jums bija nepareizie politiskie spēki. Jūs runā pazemēja, tā pareizie, nepareizie. Bet tas ir pavisam noslēdzot. Es domāju, tā saruna, diez vai mēs viens otram baigi noticējām, nevis baigi, es atvainojos, bet ļoti. Bet es domāju, ka saruna bija svētīgi. Īsais jautājums Ušako kungam. Jūs mazo maratonu gabaliņu skriesit šogad vai nekādu? Nē, šogad es nodarbojos ar to, ka es visiem stāstu, ka vajag skriet uzmanīgi un lēnām. To es visiem atkārtoju un atkārtošu. Paldies visiem, gan politiķiem, gan žurnālistiem par goda vārds interesanto diskusiju. Mēs ar jums tiekamies atkal pēc nedēļas. Šis bija 100. panta preses klubs. Uz redzēšanos! Paldies!